Ventspils peldbaseins eksploatācijā tika nodots 1985. gadā, un savu darbu tas uzsāka 2. decembrī. Sākotnēji Ventspils peldbaseins ar mazo un lielo baseinu bija 6. vidusskolas sastāvdaļa, bet 2001. gadā peldbaseina apsaimniekošanu pārņēma Olimpiskais centrs Ventspils. Pirms 7 gadiem Ventspils peldbaseins piedzīvoja vērienīgu pārbūvi. Kompleksam tika izveidot jauna piebūve ar ūdens atrakciju un spā kompleksu. Pēc jaunā kompleksa atvēršanas 2009. gadā peldbaseins ieguva arī jaunu nosaukumu – Ventspils ūdens piedzīvojuma parks. Šobrīd strādā 30 darbinieku. Viņu vidū ir 2 darbinieces – Lidija Viskūnova un Rima Marija Kiseļčuka, kas peldbaseinā strādā kopš pirmās darba dienas. Savā ziņā kopš pirmās dienas te ir arī pašreizējais pārvaldnieks Andris Valēts. Mācījos Piltens vidusskolā 8. klasē, atvēru šo baseinu un pēkšņi pateica fiskuras stundā, kolhoza autobus tāds, nezinu kāds, lazīgs vai vazīgs. Un tajā viss iekšā, mūsu visas klases uz baseinu. Un tā mēs peldējam te, un tas bija tāds, kā es ticēju, arī tā kā Alises brauciens uz Brīnumzemi, tur baseins un tāds, ka mēs pirms tam Ventā peldējām, Piltenē vasarā peldām, iemācījušies bijām. Un tas bija tāds, dzīdrs ūdens, liels pārsteigums ir. Un tagad prieks, ka 30 gadi pagājuši ir. Ir tik ātri pagājuši ir, kad es atkal esmu baseinā. Būtiski pieaudzis apmeklētāju skaits. Piemēram, pērn gada laikā ūdens piedzīvojuma parkā bija 180 000 apmeklējumu. Šobrīd ir jau 210 000. Taču apmeklētībai ir sezonāls raksturs. Cilvēki, kad grib būt smuki, un viņi grib smuki un tie būt septembrī. Tad, kad beidzās vasara, tad viņi saprot, baigi uzēsts ir, tad viņi nāk ļoti daudz, septembris, oktobrs. Tad viņi saprot, kad ir noēsts un sākās svētlaiks. Decembrī bišķi mazāk ir cilvēku, un tad 1. janvārs pienāk, tad visi jauna apņemšanos. Peldē 2 reizes nedēļā, aerobikas zāle 2 reizes nedēļā, atlētikas zāle 2 reizes nedēļā, un tad mums atkal gāž riņķī. Tad tiešām viss te pietrūks, gan telpas pietrūks, gan baseina izmērs pietrūks, gan viss. Iespējams, tuvāko gadu laikā peldēšanas prieku baudītājiem būs iespēja piedāvāt jaunas, daudz plašākas iespējas. Sapņojam, visi sapņo, kas saistās ar peldēšanu, ir Ventspili pa 50 metru baseinu. Sarunas notiekās, jau plānošana notiekās, jau aprēķini notiekās, bet ļoti tāls priekš neesam tikuši, bet ja ideja ir, papīra jau ir, tad jau tas baseins iespējams drīz būs 50 metrīgais, jo to es nevaru pateikt, jā. Ikdienā peldbaseinā mācās peldēt gan pirmsskolas vecuma bērni, gan arī trenējas sporta skolas skolēni. Ļoti aktīvi ir arī seniori. Turklāt šogad veiktajā aptaujā secināts, ka peldēšana ir kļuvusi par 2. iecienītāko ventspilnieku sportisko aizraušanos, priekšroku dodot tikai riteņbraukšanai. Artūrs Ančs, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.